Stipra sieviete, gudra sieviete, veiksmīga sieviete, varbūt nogurusi sieviete. Kāda tu esi? Pieņemts uzskatīt, ka sievietei gadus neprasa, ka tas nav pieklājīgi, bet dāmu projektā tas ir tieši tas, par ko mēs runāsim. Ļoti atklāti par saviem gadiem, jo galvenais jau nav tas cipars pasē, bet tas, kas ir mūsu sirdī. Ko vēlas mana patiesā būtība? Pēc kā augst mans ķermenis, kurp tiecas mana radošā enerģija un mana dzīves trajektorija līdz ar to. Šodien raidījumā runāsim par to, kā sieviete jūtas savās daudzajās dzīves sistēmās. Vai mēs pusmūžā būsim kā skāps etiķis vai dzirkstos šampanietis. Un tad tev parādās izvēle, un tev parādās brīvība. Gribu, turpinu to pašu līniju. Gribu, es varu darīt savādāk. Par sievietes veselību un skaistām acīm. Ir skaidri, jā, es varu izlasīt visas ziņas, jā, un e-pastu arī, jā. Menopauze. Vai svītra pāri labsajūtai un kvalitatīvai dzīvei? Es ieteiktu novērtēt šo periodu, kas mūsu dzīvē ir dots kā jaunu iespēju sākumu, bet rēķināties ar to, ka, lai tas noritētu veiksmīgi un veselīgi, un lai mēs pašas justos labi, tad ir mazliet jāpiestrādā. No vienkāršas drēbju pārdevējas līdz dāmu dzīves stila iedvesmotājai. Un manas klientes laikam ir tās meitenes, kas arī grib šajā dzīvē sajusties, ka viņas var būt skaistas, pievilcīgas un patikt, neskatoties uz tām visām grūtībām, kas ir riņķi apkārt. Dāmu projekta studijas viesis šodien ir certificēts klīniskais un veselības psihologs, sistēmisko sakārtojumu praktiķis Sanita Ešpure. Dāma, ar kuru vienmēr ir ļoti interesanti sarunāties, un es ļoti priecājos, Sanita, ka tu atradi laiku un šodien viesojies mūsu studijā. Paldies, es priecājos būt. Tas pirmais jautājums ir, kas ir tie jautājumi, ar kuriem dāmas visbiežāk nonāk tavā kabinetā? Es varbūt viņas sadalītu tādās divās grupās. Tās dāmas, kas ir bijušas ļoti apzinīgas un ir darījušas visu, kā mātes un vedēja mātes, ir pareģojušas un sprediķojušas un kā ir darīt vislabāk, un tad viņas atnāk un saka, Sanita, es esmu visu darījusi pēc vislabākajiem standartiem, bet zini, kas ir? Es nejūtos labi. Un laiks vairs nav bezgalīgs. Vienādi sakot, tas ir stāsts par to, ka kaut kādā brīdī tu esi tik ļoti daudz ko darījis uz āru, ka tu esi kaut ko pazaudējis iekšā. Un tās ir sievietes, kas sastopās ar izaicinājumiem attiecībās, ģimenē, bērni izauga, situācija mainās, un patiesībā tas, kā es esmu ļoti ieguldījusies, man aizejot, neko daudz man šeit vairs neatstāja. Vienādi sakot, ārēji viss ir skaisti, bet tā garša un pēcgarša neapmierina. Un tad ir otras dāmas, kuras savukārt ir bijušas ar rokenrolu, ballējušās, uzdzīvojušas, spēlējušās un tā tālāk. Un tad viņas atnāk un saka, zini, kas ir? Es nesen lidostā ieskatījos savā pasē. Man vairs nav 18. Ir pāris lietas, kuras es gribu piedzīt klāt, kamēr tas ir iespējams. Vai nu satikt attiecības, vai vīru, vai laist pasaulē bērnu. Tā kā varbūt tās ir divas lielākās kategorijas, kas nāk un kaut ko grib mainīt un saprast, kāpēc. Es saprotu, tur ir daudz dažādās lomas, kas sievietē ir. Es esmu pusmūžā māte, un es esmu meita, un es esmu darbinieks, un man ir vēl kaut kāda loma. Kā izbalansēt ar tām? Zini kā, es teiktu tā, ir divi scenāriji, kā mēs varam dzīvot. Mēs varam dzīvot loģiski, un mēs varam dzīvot maģiski. Loģika ir sava cena un savi bonusi. Tur ir tā sauktā nosacītā dzīves drošības polise tiek iedota, un tur mēs tad laipojam. Ja mēs esam ļoti tālu no tā, kā es patiesībā šajās attiecībās jūtos, un ja es gribu saglabāt visas šīs lomas un cepures, tad tas ir, protams, sieviešu pamatdarbs menedžēt to visu. Un otrā gadījumā, ja es pieņemu, ka nevis es esmu spēlē, bet es esmu spēle, tad manā dzīvē var notikt brīnumi. Tad 40 vai 50 vēl nenozīmē, ka kaut kādas iespējas man ir liektas. Ok, ir lietas, kuras varbūt daba determinē. Ja? Man nebūs pienzoba 50 gados, es varbūt 60 gados nedzemdēšu. Bet pārējās lietas ir tas, ko citi varbūt sauc, bet kā viņi tā drīkst? Bet kāpēc nē? Viņas eksperimentē, viņas mēģina, viņas meklē, jo patiesībā tas vecuma posms tādai mazai atkāpē no klasiskās psiholoģijas, tas ir stāsts par to, vai tad, kad tu esi atdevis no sevis visu, ko patiesībā sociums, dzimta, ģimene, sabiedrība no tevis prasa, vai tas ir viss, vai patiesībā tas vispār nav viss. Un tad ir liels jautājums, vai šajā vecumā es veidoju joprojām kaut kādu jaunradi, man ir kaut kādi radošie meklējumi, vai es tagad vienkārši turu stagnāciju un visu to, ko es esmu radījis. Un tur, protams, ir smagums. Un tur rodās etiķis, nevis šampanietis. Man norizonēja tas, ko tu teici par vai es esmu spēlē, vai es esmu spēle.
kā man iemācīties būt spēlē? Man nav tāds viens zelta vadlīnijas, bet katrā ziņā es ik pa laikam gan sev, gan arī citiem cilvēkiem uzdot tādu jautājumu. Bet tagad iedomājies, ja tieši tā kā ir šobrīd, vienkārši uz laika līnijas slīd uz priekšu. Un iedomājies, ka tāds pātrināts kino. Tu sēdi Baltijas pērlē, skaties filmu par sevi. Un tur vienkārši tikai mainās titri. Un pagāja 5 gadi, un pagāja 10 gadi, un pagāja 15 gadi. Viss ir tieši tāpatās. Es vienkārši domāju, ka mēs katrs pienākam pie kaut kāda lūzuma punkta, kad, ja tas ir kaut kas ļoti, ļoti nopietnas, tad mums, protams, pie mums klauvē veselībā vai kaut kāda lielās lietas, vai arī tās patiesībā ir iekšā tas brīdis, ka mēs pārvērtējam vērtības. Un mēs vienkārši saprotam, ka, hei, ok, līdz šim brīdim ar šīm vērtībām, ar šo padomu grozu, viss bija kārtībā, bet ar viņu nevar tikt tālāk. Un tad kaut kas ir jāatstāj. Un tas ir tas, ko, teiksim, ģimenes sistēmiskā terapijā mēs sakam, ieraudzīt tos neapzinātos patērnus, tās neapzinātās dinamikas, tos dzīves kaut kādus scenārijus, kurus ņemot sev, var tikt pie ļoti prognozējuma rezultātu. Bet nevar tikt pie brīnuma, nevar tikt pie maģijas, pie viegluma, pie pārmaiņām. Bet man gribās iedrošināt un teikt, ka patiesībā katrs no mums ir spēle. Vienkārši jautājums ir, kas ir tā loma, ko mēs tajā ieņemam. Un kāpēc gan lai mēs beidzot nebūtu režisors savai spēlē? Par pusmūžu, nepatīk man tas vārds krīze. Man bet tur nepatīk, tu tā saki, tas izklausās. Jautājums ir, tā ir realitāte vai tas ir tāds mīts? Nē, teiksim tā, cilvēka dzīves garums ir sadalāms 8 posmos, un katrā posmā mums ir kaut kāds lielākais virsuzdevums, kas mums psiholoģiski ir jāizdara. Un šajā posmā mūsu virsuzdevums ir dabūt psiholoģisko briedumu. Un pēc tam būs nākamais posms, un tas būs pēdējais, un pēdējā posmā, ja paveiksies, tad mēs nonāksim pie tā, ka mēs esam gandarīti ar savu dzīvi, jo mēs sapratīsim, ka vairs nekas daudz ārējais mūsu dzīvē nemainīsies. Mēs tuvojamies tam, lai beigās aizietu ar tādu labu izlīgumu ar savu dzīvi, ka tam ir jēga, ka tiem, kas paliek aiz manis, es redzu, kad viņiem sanāk. Un šis ir tas brīdis, kad mēs atvadāmies no tā, ko no mums gaidīs sociums. Mēs esam to palielam izdarījuši. Mēs varam tapešu vietā Latvijā var līmēt diplomus. Latvijas sievietes ļoti, ļoti daudz mācās, izglītojās. Mēs esam izdarījuši to, ko no mums gaida bioloģiskā daba. Mēs esam dzemdējušas, mēs esam izpildījuši mammas lomu, bet sieviete jau nav tikai mamma. Un tur iekšā ir kaut kas vēl. Tur ir viedā, tur ir seksualitāte, tur ir radošā, tur ir daudz dažādas lietas, kuras mēs varam iet un pētīt un piedzīvot, un tad iekšā tā sajūta, tad nav tā tukšuma sajūta. Un atrast to patiesībā, es teiktu, tāds indikators ir, vai man ir interesanti dzīvot, vai man ir prieks, vai es gribu atklāt kaut ko jaunu, ja es jau kļūstu par tādu tanti, kas saka, es zinu labāk, un tad patiesībā sākās stagnācija, kas nozīmē, ka iekšā kaut kāda kustība ir beigusies. Viņa vienkārši kādu brīdi slīdēs pa laika līniju, bet patiesībā iekšā tā kustība ir beigusies, un tur ir stagnācija. Un tad tur būs etiķis. Jo ir tāds viens labs teiciens, kad mēs visi piedzimstam kā vīnogas. Tagad iedomājies, rita vīnogas, ir tāds sulīgs vīnogas. Un tad ar tām vīnogām kaut kas notiek. Tu piedzimst kā vīnoga, es, pārējie. Un kādā brīdī no tām vīnogām no kāda izveidojās tāds labi izturēts brendijs, no kāda žultēns etiķis, bet no kāda vienmēr dzirkstoša proseko. Un es teiktu, tas ir tas, par to ir patiesībā esence, kas notiek šajā vidusposma krīzē. Vai es eju uz etiķi, vai es eju vēl dziļāk, tādā lielākā viedumā un briedumā, es pārvērtēju vērtības, es meklēju dzīvē citu garšu, ar tām garšvielām, kas man ir uz dzīves palicis, taisu citu kombināciju. Vai es saglabāju interesi, prieku, es nenoroku seksualitāti. Mana seksualitāte nav bijusi tikai bērnu dzemdēšanai. Es eju un meklēju, tad es esmu proseko. Un tad manā klātbūtnē grib atrasties citi, jo es esmu dzirkstošs proseko. Bet diez vai kāds 3 reizes dienā grib dzert etiķi. Un plus, manuprāt, vēl tāda brīnišķīga pieeja ir, ja es gribu kaut ko, nosauksim to simboliski par zālēm, kuru šeit nav, tad es viņas eju un radu. Un ļoti daudz sievietes veido klubus, atbalsta grupas, tikšanās vietas. Ja manā community, ja manā kopienā tā nav, es to eju un radu. Un kaut vai vienkārši kaut kādu atbalsta apli sievietēm, kas ir solo mammas, vai sievietēm, kas varbūt ir piedzīvojušas šķiršanos, vai sievietēm, kas ir kaut ko vēl kaut kam izgājušas cauri, un sievietēm satiekoties kopā vienmēr rodās kaut kāds 5. elements. Un viņš pēc kāda laika vada to visu. Un tas ir stāsts pašai par darīšanu, būt proaktīvai. Jā, nevis gaidīt. Un tad ir tas, ko es teicu, es esmu spēle. Tu nevari noteikt, vai es zaudēšu, vai es uzvarēšu. Es esmu spēle, kas uzņem atbildību par visu, kas tur ir bijis, bet viņi arī saprot, ka tā ir spēle, un viņa ir mainīga. Un es varu ļoti daudz ko viņā mainīt.
Labrīt, čau, nāciet iekšā izspiest savas tejas, nāciet manā valstībā. Karīna ir tieši tāda. Viņa iet uz priekšu. Viņa ir pamanāma, viņa ir iedvesma un virtuāli draudzene simtiem Latvijas sieviešu, kuras piedalās Karīnas šopinga vakaros. Un tā nav tikai iepirkšanās. Karīna drosmīgi stāsta par savu dzīvi, uzvarām un arī zaudējumiem. Tāpēc, ka es zinu, kā tas ir, ka tu mūžīgi neiederties, ka tu mūžīgi neesi pietiekami smuks. Vadot tiešraides, es sapratu, cik ļoti sievietēm pietrūkst. Un šīs te draudzenes, šī te atbalsta, kas bija vajadzīgs man tad. Tad, kad es biju viena pati, bez naudas. Es esmu ļoti pateicīga par to 8. martu, kad es vienu dienu nevarēju izvilkt ārā no mašīnas 40 kg maisu. Un es viņu rauju, es viņu nevaru izraut ārā. Un tad es sāku raudāt. Es domāju, 8. marts. Kaut kāda meitene tagad pamostās, viņai rožu klēpis, ja? Viņai tur kafija gultā, varbūt kaut kāda rotas lietiņa dāvana. A tu, Karīnīt, tu tagad pīsties ar šo te maisu, ja? Un tu nevari viņu dabūt ārā. Nu, kā bliezu viņu ārā, tad arī visus pārējos izvilku, ja? Es izvēlējos ceļu tātad cīnīties un ģimene, bet to bija izvēlējusies es. To nebija izvēlējies vīrs. Man vīrs vienu sestdienu, viņš saka, tu zini, es gribu šķirties. Jā, man tur ir cita sieviete, es viņā esmu tur iemīlējies un tā tālāk un tā joprojām. Man neesi vajadzīgi tu, man nav vajadzīgs bērns, vispār tinaties prom. Es taču tāda pareiza, ja, es visu naudiņu par šīm te telpām, kur man bija veikals, es devu vīram. Viņš nemaksāja. Pusgadu. Tālāk. Izrādījās mašīna smukā, kas mums ir tas džips. Par viņu netika maksāts, un viņu mums noņems nost. Es palieku bez riteņiem. Tālāk. Kredīts par dzīvokli. Vairāk mēneši nav maksāts. Iekrājums bija kaut kādi 2 vai cik tie 1000. Un es to uzzināju, tāpēc, kad man pazvanīja no bankas tā koordināta, viņi pateica, es ar jūsu vīru tā kā komunicēju, ja, bet nekāda rezultāta nav. Es gribu pateikt to, ka jūs varat zaudēt dzīvokli. Karīna izlēma radīt savu pasauli no jauna, atrast sevī spēku būt gan veiksmīgai, gan sievišķīgai. Lielā mīlestība pret modi un krāsām iedvesmoja, un Karīna pati rada savus tērpu modeļus, lai visu izmēru sievietēm ļautu mirdzēt un priecāties par savu izskatu. Vēl pagājušo gadu, teiksim, mans svars bija stipri lielāks, plus 20 kg, ja? Un es saskāros ar to, kad ir variants, vai tu velc kaut ko melnu, sūnu, zaļu, brūnu, teltveidīgu, ja? Un es sāku ar kleitām. Tātad kleita, kas tas ir? Halāta kleita. Visvienkāršākā halāta kleita, krūtis izceļās, viduklītis, ja, vēderiņš pazūd, gurniņa, ja nav parādās, ja ir tā, tad viņa neizskatās tik liela, un viss tā proporcionāli sanāk. Un tad man panesās, man šitos kostīmus vajag tur 50 krāsās, tad es izdomāju, ka man vajag vēl citu kostīmu, es tu viņu parādīšu, tas man ir te. Tad es izdomāju tā apelītēm ļoti forši, teiksim, viņas arī grib kaut ko tādu pieguļošāku uzvilkt, ja. Tātad zīmuļu svārki, ko zīmuļu svārki izdara? Viņi taču noslēp visu, ja, un garie svārki, kāpēc? Tāpēc, ka tiem, kuriem ir plus size, tas svariņš un kājas var uzpampt un tam līdzīgi, ja. Jūs saprotat, apaļīgs cilvēks, ja, kuram ir vairāk nekā 100 kg, viņš var dabūt kaut kur apģērbu tādu spilgtu košu, nē, parasti ir kaut kas tāds, bet te mēs visu noslēpjam un izceļam un viss būs labi un smuki, ja. Karīna prot iedvesmot ne tikai ar tērpiem, bet ar savu personību un tiešumu. Tas var patikt un var nepatikt, tomēr noteicošais ir tas, ka pie viņas nāk sievietes un vēlas runāt ne tikai par drēbēm, bet par dzīvi, jo jūt, viņa saprot ar sirdi. Saprotu, bet es pieņemsim, aizvakar es sēdēju mājās, jā, man zvana telefons, sieviete, kas ar asarām acīs, viņa saka, jā, es beidzot esmu sev atļaujusies kaut ko nopirkt, bet man tas nedara. Un viņa izstāsta savu dzīves stāstu, es saku, tā tagad nomierinies. Kad tu brauks uz Rīgu, viņa nav no Rīgas, es saku, tu man pazvani, saskaņosim laikus, es tev sapucēšu. Es ļoti labi atceros, kā ir būt, tur lejā.
tur, ka tev vēl no apakšas paklauvē, ja? Ka tev ir vientuļi, ka tev ir bail, ka tu nezini, ko darīt, ka tu sev uzskati par neglītu tagad. Es ļoti labi apzinos, kur man ir smukumi, kur man ir nesmukumi, ja? Bet lai man kāds pasaka, ka kaut kas nav tā, es teikšu, jā, man daguns ne tāds, un man šeit jau ir nokarājušies šitien te vaigi, un vēders man ir, un kājas man nav slaidas, tā kā modelē, man viņas ir asnākas. Labdien! Sūtījums tā meitenei, kas nodarbojās ar Facebook, kas sūta paciņas, un viss viņi man ļoti izlīdzē. Labi, nodošu. Un jums viskaistākie, saulainākie sveicieni no mana dārza, lai zied un paldies, ļoti skaisti. Dacītei nodošu. Labi, paldies. Raidījuma turpinājumā par sievietes veselību un skaistām acīm. Ļoti svarīgi arī ir saprast to, ka šis ir neatgriezenisks process. Menopauze vai svītra pāri labsajūtai un kvalitatīvai dzīvei. Menopauze ir brīnišķīgs dzīves posms, kuru laikā mainās mūsu prioritātes. Šajā vecuma posmā ļoti daudz ir vai nu šķīrušās, vai vēl nav satikuši savu mūžu lielo mīlestību. Ko darīt ar to seksualitāti? Pirmkārt, ar to seksualitāti kaut ko vajag darīt, un seksualitāte tas nav tikai burtiski par seksu, jo patiesībā seksualitāte un libido ir alkas dzīvot. Un pirmais jautājums, ko es uzdotu, ir vispār, nedaudz distancējoties no seksa, tā godīgi sev pateikt, cik ļoti es gribu dzīvot, cik ļoti es kāpju ārā no tā, ko es esmu pieradusi un pamēģinu kaut ko citu, jo seksualitāte iet roku rokā ar radošo. Tas nenozīmē, ka tieši tev ir jābūt tavam seksa partnerim, tavam mīļākajam. Kaut gan arī tas, protams, viss ir iespējams. Tam ir iepazīšanās, tam ir, ja tu sēdi mājās kā princese augstā tornī un nekur nedodies, vai tu tiešām tici, ka pa skursteni un naktī ar serenādi zem loga atnāks viņš. Tas ir, es teiktu, jo pēc maniem novērojumiem ir tā, ka prāts var samelot, jūtas var noklusēt, bet tas, kas nemelo, ir seksualitāte, libido. Un viņu ir ļoti, ļoti grūti apmānīt, sevišķi attiecībās, kurās patiesībā mēs varbūt esam ar cilvēku, ar kurus jūtos droši, gādīgi, nodrošināti. Bet mans libido uz to neieslēdzās, jo patiesībā es dzīvoju savā ziņā ar tēvu vai ar brāli, vai ar mammu vai ar māsu. Par seksualitāti es varbūt teiktu, ka tāda viena no pirmām praktiskām lietām varētu būt iet un mēģināt tās lietas, kas ir saistītas ar ķermeni, ar kustībām. Ir tik daudz dažādas ar ķermeni saistītas terapijas, dējas, kustības, ļoti, ļoti daudz, kas ir tantriskās enerģijas, ir tantrisko prakses, kas kustina gan visu ķermeni kopumā, gan tā skaitā libido un seksualitāti. Un es arī savu laiku devusies un pētījis un skatīsies, un es esmu bijis patīkami pārsteigta. Tur arī ir vīrieši bez attiecībām, tur ir sievietes, un patiesībā, kamēr mēs paliekam ar to pieņēmumu, kad libido un seksualitāte ir tikai tur guļamistabā, un tikai tad, ja man ir vīrs vai tāds ļoti, ļoti konstants mans partneris, es īstenībā sev apzogu. Seksualitāte arī nozīmē aiziet restorānu nedēļā un pagaršot kaut ko garšīgu. Nevis palikt tikai pie tā, ko es zinu, jo seksualitāte ir par alkām dzīvot. Varbūt kaut ko nedaudz noņemt, bet atļaut sev doties ceļojumā. Sievietes ļoti bieži iepazīstās ceļojumos, atpūtā, jo patiesībā tad, kad mēs esam atbrīvojusies un ar tādu, mums ir interesanti pašai, mēs esam tādā, es atļaušos teikt, orgasmiskā sajūta, ka vienkārši priecājos par to visu. Tur ir grūti tam pretim stāvēt. Man nav tādas receptes, kur dabūt, bet man gribās iedrošināt, ka, ja tu ļoti ilgi turēsies pie tā, kuru tu sen vairs neiekāro, tur noteikti neienāks tas, ko tu gribi. Un tad man tāds novēlējums tām dāmām, kurām varbūt tieši šobrīd vēl nav seksualitāte pilnā salūtā un nav viņas partners. Mīļās dāmas, sakiet šādus vārdus. Man ir longa distance attiecības ar vīrieti nākotnē. Es viņam eju pretī, un man seksualitāte viņam iet pretī. Un sāk darīt, kustināt tās lietas, kas ir saistītas ar mani, ar manu ķermeni. Jo vīrietis iet pie sievietes, kura ir visās izpausmēs garšīga. Mums patīk būt kopā ar cilvēkiem, kad es redzu, viņš ir labsajūtā no savas dzīves. Un tam nav sakars ar parametriem un tā tālāk. Un, protams, ir visāds iepazīšanās aplikācijas, tas ir atsevišķs tāds, un tur ir viss kaut kas, ja? Bet ja es drīkstu tādu ļoti īsu, bet godīgu padalīšanos no savas dzīves, kāpēc es pieliku punktu savai laulībai. Pēc vis kaut kā, kas tika darīts ar visām terapijām, metodēm un tā tālāk, vienā brīdī sev uzdevu jautājumu, hei Sanita, un tad šādi tas būs visu dzīvi, vēl kādus 40, 45 gadus.
tā izskaitā arī attiecībā uz seksualitāti. Es sapratu, nē. Tas, protams, nav viegls, un neviens sieviete to nevēlās piedzīvot, ka laulība beidzās, bet es vienkārši pretī noliku visu otro dzīves pusi. Es paskatījos, tad, ko mani bērni redzēs, kā veido attiecības, un es godīgi apsēdos ar savu seksualitāti, un es viņu uzdevu jautājumu. Tad es ar tevi atvados. Tas bija viss, un es sapratu, nē. Tāpēc, mīļās sievietes, nepalieciet vienas aiz 4 sienām, ejiet, satiekieties, un tam nav nozīmes ne dzimumam, ne vietai, jo citas acis mūs ierauga, katrs ar kaut kādu citu niansu, viņš atklāja kaut ko jaunu par mums, un varbūt, jā, tas lielākais vadmotīvs ir vienkārši, es gribu dzīvot interesanti, jo reāli mana sajūta ir tāda, ka iedot dzīvību un dzīvi, tā ir milzīgākā dāvana. Un tajā pašā laikā viņi iedod arī kopā zināmā vecumā, tomēr ar atbildību, ka es pati par viņu uzņemos atbildību. Un savu laiku, teiksim, kad es biju tur, teiksim, kaut kādā citā dzīves posmā, es intuitīvi vienmēr pa laikam meklēju sievietes. Bez visa tā, kur ir loma vīriešiem un terapeitiem, hei, es esmu pārcēlusies uz jaunu pilsētu, es esmu jaunā māmiņa, es gribu runāt ar sievietēm, kas to saprot, un es uztaisīju kaut kādu jauno māmiņu atbalsta grupu, es gribēju nomest pēcdzemdības kilogramus, es uztaisīju kaut kādu svara vērotāju papildus grupu, man ir manas mīļās draudzenes, man ir mani mīļie cilvēki, ar kuriem runājoties, jo cilvēks ir sociāli būt, mēs neesam vientuļa sala, un mēs varam miedarboties, tā kā es teiktu iet un meklēt piedzīvojumus, un apzināties, ka sievietēm ik pa laikam ir vajadzīgs citas sievietes, jo mēs redzam šo pasauli ar citu niansu, un arī dabas mums ir uzlikusi kaut ko citu. Un tāpēc ir lietas, kuras var, un tāpēc ir ļoti apsveicam par šo klubu, kad šeit nāks interesantas sievietes, dalīsies, katrā ir kaut kāda sava uztvere, sava pieredze. Sievietes parasti ir bagāts, hei, zinu, kur es biju, es pamēģināju, un tas ir sieviešu magic. Ja? Vienkārši šis armēņu radio, kā sieviete sievietei, un arī cik sievietes nesautīgi labprāt ar to dalās un saka. Ja? Vīriešiem ir bišķi savādāk, pat cik vīriešu starpā viena no tām pamatstīgām ir konkurence. Es tev neteikšu, kur es savu uzvalku pasūtīju. Man uzšuva drēbnieks uz ūsiņu. Jā, bet mēs parasti vienmēr visu izrunājam. Jā, jo mums nav žēl, tāpēc, ka sieviete pēc tā, kā ir būvēta, ir ļoti būvēta, lai viņa justu, ka cilvēki ap viņu jūtās labi. Un ja tu jūties slikti, uzticies, dalies, paprasi, visticamāk kaut kāds neredzams sieviešu spēks īstenībā tev nāks palīgā. Kad draudzenes satiekas, viņas runā par dzīvi, par ģimeni, darbu, sapņiem, bet arvien biežāk arī par to, kā jūtas pašas. Nogurums, miega trūkums, stress. Tās vairs nav tikai garas dienas sekas, bet signāls, ka ķermenis mainās. Jā, man ir bijušas vairākas pacientes, kuras atnāk ar tekstu, ka viņas ir pamanījuši ne tikai šos te perimenopauzālos, menopauzālos simptomus, bet arī to, ka biežāk biežāk nāks saskarties ar dažādām slimībām. Nākamais būtiskais jautājums ir, vai šis te nogurums tiešām nav saistīts ar menopauzu un estrogēnu trūkumu. Iepazīsimies. Diāne. Viņa ir mamma, sieva, grafiskā dizaina speciāliste, māksliniece un sieviete, kas par savu līdzsvaru domā un dara. Pēc 40 sievietes organisms sāk runāt citā valodā. Tam vajadzīgs vairāk līdzsvara, uzmanības un atbalsta. Sievietes ļoti maz zina par šo 40 plus izmaiņām, kas mūs skar vai sagaida tuvākajā nākotnē. Menopauze nav tikai hormonālas izmaiņas. Tas ir vesels jauns ķermeņa līdzsvara posms. Viena no tēmām, par ko šajā laikā jāpiedomā, jo īpaši ir imunitāte. Imunitāte nav tāds viennozīmīgs jēdziens, tas ir diezgan abstrakts jēdziens, un katram no mums arī imunitātes problēmas var izpausties dažādi, un tās problēmas var būt dažādās sfērās. Un, pirmkārt, ko es gribētu teikt, ka imunitāte noteikti nav atdalāma no vispārējā veselības stāvokļa. Runājot par imunitātes stiprināšanu, nereti ārsti iesaka papildināt mūsu uzturu ar noteiktiem vitamīniem un minerālvielām. C vitamīns, D vitamīns un cinks un analīzes, ko regulāri veicam, lai pārbaudītu mūsu vitamīnu deficītus. Tā kā šīs būtu tās pamatlietiņas, ko noteikti katrai sievietei vismaz reizi gadā vajadzētu pārbaudīt, es pat teiktu neatkarīgi no vecuma, kur vēl menopauzē. Sievietes spēks slēpjas līdzsvarā starp prātu, ķermeni un rūpēm par sevi.
Tas zelta likums būtu tātad, tā kā es teicu, imunitāte nav kaut kāda viena sfēra, bet ir neatdalāma no ķermeņa, tad rūpējamies par visa ķermeņa labsajūtu kopumā. Fiziskās aktivitātes, tātad pa 45 minūtēm vismaz 3 reizes nedēļā. Tas ir evidence-based, ka tas mazina dažādu saslimšanu risku. Protams, nenoliedzami ir vīrusu aktivitātes periods, ja, kas ir sākot ar rudeni un arī visu ziemu. Bet šī imunitāte viņa ir jātrenē. Bet man patīk tieši mežs. Es zinu, kas ir man te Rīgas tuvumā. Esmu visu apzinājusi, kur tu vari aizbraukt. 15 minūšu brauciena attālumā. Tu vari būt prom no cilvēkiem, un tu atgriezies atpakaļ, un tev ir sajūta, tu biji prom varbūt nepilnu stundu, bet tev ir sajūta, ka pusdienu tu biji prom. Un tas, man liekas, tas lielais ieguvums. Vēl tā būtiskā lieta, ka imunitāti dažkārt tiešām var paskatīties arī laboratoriskajās analīzēs, jo, piemēram, D vitamīna līmenis, dzelzs līmenis, vairogdziedzers, tas korelē ar imunitāti. Immunosil Virufix satur ļoti būtiskas aktīvās vielas – vitamīnu C, cinku un D vitamīnu. Šī kombinācija var palīdzēt uzturēt normālu imūnsistēmas darbību, īpaši palielinātas slodzes vai stresa laikā, kas mums sievietēm jo īpaši svarīgi. Vienā kompleksā savienots svarīgākais, lai atcerētos savas rīta un vakara devas. Arī melatonīns – viela, kas palīdz ātrāk iemigt. Vai miegs tiešām tik cieši saistīts ar imunitāti, un kā sieviete var uzlabot šo balansu starp atpūtu un organisma aizsargspējām? Melatonīns ir tāds mūsdienu jājams zirdziņš, to iesaka grūtniecēm, gan sievietēm, gan vīriešiem, un tiešām būtisku kaitējumu tas nenodara. Protams, viss, kas par daudz, tas par skādi, tā kā uzmanamies, bet kā tāda pirmā palīdzība, ja mums, kā saka, liekas, ka ar mūsu miega higiēnu viss ir kārtībā, un ko tad izvēlēties no aptieku plauktiem, tad melatonīns ir tāds diezgan evidence-based, atbalstāms, zinātniski pierādīts ar pozitīvu ietekmi variants. Tāpēc atceries, veselīgs uzturs, kustības, kvalitatīvs miegs un gudrs atbalsts palīdz saglabāt ne tikai imunitāti, bet arī dzīves prieku. Jo brieduma gadi, tas ir laiks, kad tu beidzot vari būt tu pati. Šis nav vājuma brīdis, bet iespēja apstāties, ieklausīties sevī un atrast atbildes uz jautājumiem, ko uzdod pats godīgākais – ķermenis. Bet man šķiet, ka tas svarīgais ir nevis nobīties vai biedēt kādu, bet mums ir jābūt informētām par to, ka var būt tā un var būt šādi, ko tu vari just, ko tu nevari just. Un varbūt tu nejūti neko, bet tev ir jāuztais analīzes, tev ir jāaiziet pie ārsta, tev ir jāpakonsultējas, tev ir jāsako līdzi tam savam veselības stāvoklim. Un šī ir viena no tām sfērām, kur tas ir jādara obligāti. Menopauze nav beigas, bet jauns līdzsvars. Rūpējies par sevi, par savu miegu un uzturu, mēs stiprinām ne tikai imunitāti, bet arī dzīves kvalitāti. Par to ir Dāmu projekts. Menopauze ir brīnišķīgs dzīves posms, kuru laikā mainās mūsu prioritātes, mainās arī mūsu tādas emocionālās veselības lietas skatījums uz to, kā mēs jūtamies, kas mūsu dzīvē ir vai nav svarīgs. Mēs iegūstam zināmu viedumu, un tā tas ir jau no seniem laikiem, un šī, man liekas, ir tāda vēsturiska lieta, ko nevajadzētu atmest. Lūk, un līdz ar to es ieteiktu novērtēt šo periodu, kas mūsu dzīvē ir dots kā jaunu iespēju sākumu, bet rēķināties ar to, ka, lai tas noritētu veiksmīgi un veselīgi, un lai mēs pašas justos labi, tad ir mazliet jāpiestrādā. Ir jāpiestrādā gan pie fiziskām aktivitātēm, gan pie uztura, gan varbūt jāiedraudzējas vēl vairāk ar savu ginekologu, kurš var palīdzēt ar noteiktiem jautājumiem. Un tā kā mīļās dāmas, tik uz priekšu, baudam šo laiku un ieguldam sevī. Raidījuma turpinājumā par sievietes veselību un skaistām acīm. Jūtat noteikti, kad ir šī graduālā pāreja, kur ir ļoti ērta, viņa netraucē un nav nekādu lēcienu pāri zonām. Un tajā brīdī tu saproti, ir 2 varianti – padoties
vai tas, kā es visbiežāk skatos, kad es saprotu, Sanita, tu kaut ko dari nepareizi. Jo, ja tas nonāk uz šeit, tad kaut kur tu kaut ko dari nepareizi. Vai tu vari vienkāršiem vārdiem izstāstīt cilvēkam, kuram nav bijusi pieredze ar šiem sistēmiskiem sakārtojumiem, kas tas tāds ir un ko tas var dot? Divos vārdos ir tā, ka sistēmiskā terapija skatās nevis tikai uz tevi, bet uz visu to sistēmu, no kā tu nāc kopā, kāpēc tas, kas notiek ar tevi, patiesībā arī ir bijis šeit, un tas ir bijis šeit un šeit, un tas ir tas, kas veido tos musturu scenārijus, pārmantotos uzvedības attiecības scenārijus ģimenes un dzimtas ietvaros, un šī sistēmiskā terapija, teiksim, ļoti ātri palīdz ieraudzīt, ja tā var teikt, tādu kailo patiesību, kas ir tas neapzinātais modelis, ko tu esi pārņēmis, kas ir tās lietas, dzimtas traumas, izslēgtais, pazaudētais, noklusētais, viss kaut kas, kas tur ir bijis, kas patiesībā nekur nepazūd. Viņš vienkārši kļūst par simptomu, par grūtību, par problēmu, un tu neapzināti to esi pārņēmis. Un patiesībā tad, kad tu trešoreiz nomaini vīru, bet saproti, ka kvadrātsakne ir tā pati, tad īstenībā ir jēga paskatīties, kas tad ir bijis ar partneriem, ir mamām un vecām mamām, vai tieši tāpat analogi pa vīriešu līniju, un tad saprast, ka tas patiesībā nav sācies ar tevi. Tu tikai aiz lielas mīlestības neapzināti to esi ievedis savā dzīvē un caur sevi it kā kaut kādā veidā mēģini to sakārtot. Es teiktu tā, viņš parāda lielāku patiesību, un viņš parāda to, vai tu patiesībā esi savā vietā, jeb tu esi ne savā vietā. Un tad līdz ar to kaut kas arī tev iespējams iet garām. Labi, es ieraugu to problēmu, es ieraugu, ka es neesmu savā vietā, un tad? Tad, kad viņu ierauga, tad patiesībā tajā brīdī ir tāds ļoti, ļoti emocionāli satricinošs tas stāvoklis un ļoti, ļoti liels tāds atklāsmes brīdis. Un tajā brīdī ir tā, kad rodās domino efekts. Tu saproti, ka patiesībā šī krūzīte nav rozā, un tad jau arī tava nagulaka nav rozā, tad jau arī tas nav rozā, un tev tā kā sāk pakoties vaļā ļoti, ļoti daudz patiesības, un patiesībā tu nonāc pie tā, kas ir šīs dzīves privilēģija. Tu beidzot iespējams atklāji, kas tu patiesībā esi, un izrādās, ka tu neesi trauksmains, izrādās, ka tu neesi steidzīgs, izrādās, ka tu neesi tas, kurš nevēlās attiecības. Tas vienkārši ir bijis labākais kompensatorais mehānisms pie tā visa kombo, ko tu esi tur mantojis, kas tev ir ļāvis iederēties, piederēt, būt. Un lielos vilcienos es teiktu, ka tas, kas notiek, mēs patiesībā atklājam divas lietas. Vai es izdzīvoju, vai es dzīvoju. Un izdzīvošanai vajag drošību, paredzamību, stabilitāti un tie kritēriji, kas atbilst labam partnerim vai labai ģimenes dzīvē pēc izdzīvošanas scenārija. Tur ir maz kas no maģijas, brīnumiem, viegluma, lidojuma un azarta. Un tad ir otrs režīms, un tas ir dzīvošanas režīms. Un tur tu esi spēle, un tur var notikt, un tur ļoti daudz ko tu var piedzīvot, mainīt, transformēt, tāpēc, ka tur nav šo stikla griestu. Tevi nevada patiesībā bailes vai vēlme izmukt no nedrošības, un patiesībā tevi nevada dzimtas trauma. Tu ar cieņu to ieraugi un atzīsti visu, kam tavēji ir gājuši cauri, bet tu tā kā saki, mīļie, aiz visas mīlestības pret jums, es beigšu dzīvot pašsabotāžā vai kaut kādās ciešanās, jo jums uz tās mākoņu malas nepaliks vieglāk no tā, ka es tad ciešu. Tad visām jūsu ciešanām būs pavisam cita jēga un nozīme, ja jūs redzēsiet, ka man sanāca. Un tad, ja man sanāks, tad tam, kam jūs gājāt cauri, tam bija jēga. Sanita, kāds ir tavs novērojums tieši par latviešu sievietēm? Kas ir tie dzimtas paterni, kurus mēs turpinām, atkārtojam, varbūt neapzināmies, kas mums tik ļoti, ļoti ietekmē pēc tam dzīvē? Dzimtas paterni, es teiktu, tā ir tāda, lai man piedod, un pašai man arī tas ir līdz ausu galiem, tas ir būt par stipro sievieti, un mēs ar viņu bieži vien ar tādu lepnumu manējās, un es nāku no stipras ģimenes. Hei, neviena sieviete no laba prāta negrib būt stipra. Tas nozīmē vienkārši, ka mēs esam aizvietojušas vīriešus, un līdz ar to pārņēmušas Latvijā sievietēm ir ļoti, ļoti daudz tās uzvedības, kas palīdz, ja pēkšņi pienāks X stunda. Un mēs patiesībā neapzināmies, ka mēs tā X stundai gatavojamies ļoti bieži stipri pār mēru un katru dienu. Tātad šis stiprums, kas patiesībā nozīmē, ka tajās partnerattiecībās tam vīrietim nav nemaz tik daudz vietas, jo mēs esam stipras. Neviens maskulīns vīrietis nenāks blakus stiprai sievietei. Divi veči gultā ar zobeniem nekausies. Tur nav vietas. Tur violnieks būs, tur būs mammas bruņču mīluls un tā tālāk. Tā kā tāds pārprastais stiprums, kam aiz muguras, protams, ir ļoti, ļoti daudz traumas, kam ir gājušas mūsu mammas un vecās mammas. Jo kā viens gudrs sirms vīrs vārdā Jungs ir teicis, tas, ko mēs nezinām, tas patiesībā stāv aiz muguras un ietekmē mūs. Un mēs otrais to piedzīvojam un piekto reizi, un tad mēs kādā brīdī mums nav cita varianta, kā teikt, tas laikam ir mans liktenis. Nē, tas nav liktenis, ja tu atkārto to, ko ir darījuši daudz pirms tevis. Tas ir likumsakarīgs iznākums. Un tas, ko var palīdzēt visāda veida terapijas un tā tālāk,
ka tu to atklāji un iepazīsti. Kas tad tas ir? Arī tevis minētie sistēmiskie sakārtojumi. Jā. Un tad tev parādās izvēle, un tev parādās brīvība. Gribu, turpinu to pašu līniju. Gribu, es varu darīt savādāk. Un tad ir jāsaprot arī, ka ir nedaudz tikai par maz, ja mums ir vēlme, es gribu kaut ko mainīt. Tāpēc varbūt vienkārši tikai jauna kleita vai tikai kaut kāds vizuālās pārmaiņas. Jā, viņas, protams, iedos stimulu, bet man iekšā ir jāsāk rasties idejai, kā tā cita sieviete, kā viņa domā. Dari to, kas tev patīk, bet nesodi sevi par to, kas nav iespējams. Un paskaties uz sevi ar mīlošām acīm. Un varbūt tu būsi šobrīd vienīgā, bet paskaties uz sevi un atrodi vismaz pāris lietas, kas tev ir brīnišķīgas. Natālija vienmēr ir bijusi aktīva, dzīvespriecīga un pārliecināta sieviete, bet pēdējā laikā kaut kas nav tā kā agrāk. Es pirms kāda laika jau esmu sapratusi, ka man ļoti grūti saredzēt kaut ko telefonā, lasīt grāmatu, visas smalkas detaļas paliek tādas ļoti miglainas un vajag ļoti saspridzināt acis, lai kaut ko varētu izlasīt. Labdien! Labdien! Kā varu jums palīdzēt? Es gribētu pieteikties uz redzes pārbaudi. Un ir ļoti pareizi, ka jūs šodien esat atnākusi pie mums, jo ir jāvēršās tieši pie optometrista. Ļoti svarīgi arī ir saprast to, ka šis ir neatgriezenisks process. Jā, tāpēc nekādas acu trenēšanas vai vitamīni, diemžēl, šo situāciju neuzlabos. Es ieteiktu noteikti pamēģināt progresīvās brilles, jo viņas neierobežo mūsu ikdienu. Mēs redzam skaidri ar vienām brillēm gan tālumā, gan datorā, ja tas ir nepieciešams, gan arī tūmā. Un šīm brillēm ir graduāli neredzama pāreja, tāpēc no malas tās nemaz nav redzamas, ka tās ir 3 brilles vienās. Un, kad ej pie optometrista, tas nav tikai redzes tests. Tā ir rūpīga, profesionāla pārbaude, kur katra acis tiek novērtēta atsevišķi, jo mūsu redze ir unikāla. Gluži kā mēs pašas. Un jāskatās iekšā uz gaisa balonu. Šis ir objektīvs mērījums, kuru mēs veicam, lai mēs saprastu, ar ko sākt mūsu redzes pārbaudi. Nomērīsim starpzīlītes, jo tas ir ļoti svarīgi tieši brīļu izgatavošanā, lai mēs izgatavotu pēc iespējas precīzāk brilles. Būs jāskatās iekšā uz lampiņu, paņemat rokās tā kā binokli, uz deguna. Tagad mēs uzliksim proves ietveru. Mūsdienu progresīvās lēcas tiek centrētas individuāli, ņemot vērā galvas kustības un skatiena virzienu. Tagad mēs aizklāsim vienu aci ciet, jo mēs vienmēr sākam redzes pārbaudot katru aci atsevišķi. Varat nosaukt burtu? Augšā rinda ir F, H, Z, D. Šeit? E. Nu šeit jau vairs miglojās, jā? Miglojās, jā. Tad salīdzinām šo ar šo. Ar šo ir lielāks. Kontrasts pazūd, jā. Bet redzat tikpat skaidri, jā? Priekšu. Nu, tagad es redzu. Perfekti. Kuru tagad no tekstiem jūs varat brīvi salasīt bez miglošanās? Šo, kur ir 0,4 rakstīts. Un vai šādi tagad paliek skaidrāk? Man paliek skaidrāk, ja es varu izlasīt šo smalku tekstu. Labi, es tagad samainīšu, atkal paliks grūtāk. Šādi te jūs redzētu tūmā ar savām lasāmajām brillēm, visu jūs skaidri redzat, bet tagad paskatieties uz mani, šādā te attālumā ir mazliet miglaini. Ir. Jā. Tā tas ar parastajām lasāmajām brillēm ir. Mēs redzam skaidri 40 līdz 50 cm attālumā, bet viss, kas ir tālāk, brilles ir nepieciešams ņemt nost. Lasīšanas brilles palīdz redzēt tuvumā, bet tālumā tās nedara. Tieši tāpēc arvien vairāk cilvēku izvēlas progresīvās brilles, vienas brilles visiem attālumiem. Augšējā daļa tālumam, vidējā darbam pie datora, apakšējā lasīšanai. Tagad es uzlikšu paraudziņus progresīvajām brīļu lēcām. Un tagad paskatieties uz leju, cenšaties salasīt šo tekstu. Jā. Ir skaidri arī, jā? Ir skaidri arī. Tātad, lai mēs skatītos tālumā, mums ir jāskatās taisni, bet, lai mēs saredzētu kaut ko tuvumā, mums ir jāskatās caur lēcu apakšējo daļu. Jūtat noteikti, kad ir šī graduālā pāreja, kur ir ļoti ērta. Viņa netraucē un nav nekādu lēcienu pāri zonām. Tagad jūs paskatāties telefonā, vai ir skaidri? Ir skaidri, jā. Es varu izlasīt visas ziņas, jā, un e-pastu arī. Jā. Tagad paskatāties uz mani, un šādā attālumā arī ir ļoti skaidri. Jā.
Tā darbosies progresīvās brilles. Super. Progresīvajās lēcās pārējais starp zonām ir nepārtraukta. Acis pielāgojas dabiski, bez slēdzošas sajūtas. Tik dabiski, ka vienīgā lieta, pie kā būs jāpierod, cik labi tu izskaties ar jaunajām brillēm. Man ir svarīga gan stils, gan funkcionalitāte, jā, lai man ir ērti ar vienām brillēm, jā, un līdz ar to, tāpēc es arī gribu apvienot vienas brilles visas funkcijas, gan stilu, gan modi, gan redzi visos attālumos, un es ļoti ceru, ka mums tas izdosies. Es gribētu izcelties ar brillēm, es gribētu, lai brilles parādītu manu stilu, un es gribu būt nedaudz atšķirīga, jā, es negribētu tādu klasiskas brilles. Tā, tad es jums piedāvāšu piemērīt kaut ko šādu. Interesanti. Interesantāku krāsu. Kā jums šķiet? Šis ir ļoti labs cietvars krāsījums, tīpaši šodienas tērpam ļoti piestāv. Kam varbūt tās es pievērstu mazliet uzmanību tam, lai ietverā neieiet jūsu uzacis iekšā. Kā jūs uz kaut ko šādu skatītos? Es labprāt pieminu. Man patīk šis ietvars, kā jums šķiet. Jā, šis izstāsta ļoti labi. Ļoti labs arī izmērs. Viņš nav pa lielu un nav arī jums pa šauru. Arī šie siltie toņi jums arī ļoti labi piestāv, tāpēc es teiktu, ka šis ir ļoti labs variants. Cik ilgi tad man būs jāgaida brilles? Progresīvo brīļu izgatavošana aizņem aptuveni 2 nedēļas, jo tās ir personalizētas lēcas, kas ir pasūtītas tieši priekš jums. Un, kad beidzot atrodi savas īstās brilles, tu saproti, tas nav par gadiem. Tas ir par skaidrību, par pārliecību, par to, ka tu redzi dzīvi visā tās krāšņumā. Sani, cik ļoti tu sevi asociē ar būšanu tajā viduspārējā? Jā, protams, ka es saprotu, ka es tur esmu. Un patiesībā... Kas tev palīdz to laiku tā forši izdzīvot, piedzīvot laimīgu sevi un dzirkstošu sevi? Jo man patīk tas tavs salīdzinājums ar Prosecco. Man šķiet, ka tas ir stāsts par tevi. Protams, kad es esmu bijusi arī ļoti, ļoti smagās situācijās. Protams, kad es esmu gan sāpināta, gan nodota, gan sēdējusi pie aiz ārsta durvīm un gaidījusi, vai tā atbilde būs šāda vai tāda. Un tie ir tie brīži, kas ļoti, ļoti smagi pieklauvē. Un tajā brīdī tu saproti, ir 2 varianti. Padoties, vai tas, kā es visbiežāk skatos, kad es saprotu, Sanita, tu kaut ko dari nepareizi. Jo, ja tu esi nonākusi šeit, tad kaut kur tu kaut ko dari nepareizi. Un ar visām tām metodēm, kas palīdz man, šamanis, pirts, terapijas, vis kaut kas, draudzenes, atbalsts, un tāpēc man ļoti, ļoti patīk šī doma par šo dāmu klubu, ko jūs šobrīd šeit ģenerējat un veidojat, jo sievietē vajag sievietē vajag kaut kādu to savu vienalga kādu formāta apli un savu kopienu, kurā viņa uzklausa, runā un ļoti, ļoti dziļi un atklāti stāsta par to, kā viņa jūtās. Jo sieviete patiesībā sadzird atbildi runājot. Mēs reizēm klausoties raidījumu vai podkāstu, mēs reizēm patiesībā varbūt sadzirdam pat vairāk nekā kaut kādā terapijā. Un tad, kad sieviete ir dabūjusi vismaz vienu impulsu, sievietei ir ielikts no dabas ļoti liels izdzīvošanas spēks, un tas arī ir bijis tas, kas man ir palīdzējis. Un, protams, kad ir brīži, kad es raudu, protams, kad ir brīži, kad es pārdzīvoju, protams, kad ir brīži, kad ir vientulība un tā tālāk. Bet aiz tā visa iekšā, varbūt tas, kas man palīdz, ir, kad es saprotu, bet es gribu dzīvot. Un tagad šajā vecumā tieši 40+ ir tas brīdis, kad patiesībā es sajūtu, kad ir ļoti, ļoti liela brīvība iespējama. Brīvība pēc izvēlēm. Jo mani vairs neterminē un nedeterminē tik ļoti, kas man ir jādzemdē, kas man ir jāpierāda, par ko man ir jākļūst. Tās spēles ir izspēlētas. Ja es gribu, es varu iet 2, 3 apli, bet es negribu. Es gribu kaut ko citu. Un, piemēram, nonākot tajā brīdī, kad es sapratu, ka, diemžēl, pie visa, kas tika mēģināts, šī laulība ir sevi izsmēlusi, es, protams, kad nokļuvu pēc kāda brīža iepazīšanās pasaulē. Un tā bija vesela jauna pasaule, kurā iedarbojoties, satiekot, iepazīstot, atceroties, kā tas ir iet uz randiņiem. Jo patiesībā laimes, jeb durvis uz laimi, viņas patiesībā varēs uz iekšu. Un tur iekšā dzīvo viss tas, ko pirmkārt es atļauju sev izturēties pati pret sevi un citiem. Tā kā es teiktu, kad pajautāt katrai sev, kas ir tas, ko patiesībā es varu darīt mazāk, ko es patiesībā vispār beidzu iet uz kompromisiem ar sevi un es to beidzu darīt, un kas ir tas, ko es sāku darīt nedaudz vairāk, un kas ir tas maģiskais, ko es vispār sāku pieļaut, ka es ieaicinu savā dzīvē. Un es atgriežos pie sevis, pie godīgas sarunas ar sevi. Jā.
Paldies tev, Sanita, par sarunu. Un ļoti daudz, kur izskanēja 3 tādas lietas un 3 piemēri. Mums tev 3 dāvanas. Tā kā pasakā. Pirmkārt, sirsnīgs tev paldies par šo maģisko pieredzi, kas mums bija. Tev dāvanā no Lloyda tēja, kas ir tēja ar maģisku pieredzi. Burvīgi, paldies. Tāda mūsu sadarbības partneri Rīga Plaza tev ir sagādājuši tādu sevis lutināšanas dāvanu. Cik sievišķīgi, paldies. Un ļoti sievišķīgi, brīnišķīga dāvana no mūsu sadarbības partneriem izdevniecības Santa, kas ir žurnāla Santa gada abonements. Burvīgi, paldies. Vienmēr, kur satiekās sievietes, rodās kaut kāda maģija. Tā kā mazāk loģiku un vairāk maģiju. Vai top? Nākamajā raidījumā žurnāla Pērle galvenā redaktore Sandija Šēnberga. Kāda ir dzīves patiesā vērtība? Visu cieņu tiem vīriešiem, kuri izšķirās un apprecās ar savu vecumu sievieti. Pēc kaut kādas robežas ir tā, ka tas motocikls liekas, nē, man to nevajadzētu darīt. Kā ir ar sievieti? Nē, es domāju, ka viss ir galvā. Jā, tas stulbais teiciens, ka viss ir galvā.